Latviešu zemnieks nav nevarīgs. Viņš spēja padarīt daudz. Vienkārši šīs pēdējais laiks ir bijis ļoti nestabils ar negarantētu nākotni. Eiropas Savienība varētu ievest skaidrību šajā jautājumā. У людей какая-то наступила апатия. Даже, я бы сказала, многим людям все равно за Евросоюз, против Евросоюза. У людей существует такое мнение, что им все равно никто ничего не подаст и никто ничего не поможет. Cilvēkus baida arī visi dzīvnieku labturības noteikumi, dažādi vides aizsardzības noteikumi un direktīvas, kuras prasa lielus finansiālus ieguldījumus. Veterinārās un higienas prasības ir stingras. Un ir stingras tiem, kas eksportē lielos apjomos, lai pārdotu lielajā Eiropas tirgu. Maziem lauksaimniekiem, maziem pārstrādātājiem, ar viņiem ir padomāts jau savlaicīgi ar pārējais periodiem. Viņas nav nemaz tik stingras, un no tā bubuļa nevajag baidīties. Bieži vien tas tiek pārspīlēts ar tādu līmeni, kāda tante teica. Ja līdz šim mūsu valsts politika bija vairāk vērsta tieši uz lielo saimniecību, uz tirgus saimniecību atbalstu, tad Eiropas Savienībā plānojas arī atbalsts mazajām saimniecībām. Es domāju, ka arī šobrīd lauku cilvēki būs tie, kas izlems par labu tālākai attīstībai. Nepaliec malā. 20. septembrī piedalies tautas nobalsošanā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā.